Vai tev ir kāds apģērba gabals, kurš tev ir ļoti mīļš, bet tu to nevari vilkt, jo tas ir zaudējis savu krāsu? Laurim tāda ir ļoti daudz. Viņam ir šīs te vecās maikas, kuras viņš vienkārši nemet ārā, bet viņas uzvalkot, viņa vienkārši izskatās briesmīgi. Nopērku kreklu, kas nemaksā maz naudu, un tu vari vienkārši redzēt jau šīs te līnijas, un tas krekls izskatās vienkārši vecs. Es esmu saņēmuši šādu produktu, kurš sola atjaunot krāsu apģērbam. Nezinu, vai tas strādā, bet es mēģināšu, es testēšu, es padalīšos ar jums, kā man gāja, parādīšu pirms un pēc. Ja šis strādās, tas ir kaut kas fenomenāls. Vienkārši pielēju apģērbam klāt veļas mašīnā, izmazgā un pēc tam viņš ļoti piestāv šī kastīte. Ja mums izdosies šo krēklu atjaunot, tu varēsi viņu arī vilkt, ka tu izaugs liels. Vai ne? Es reāli esmu šokā. Es tev piekrītu, ir ļoti grūti nofilmēt godīgu atsauksmi, tīpaši, ka tā ir melna krāsa, tā, lai tā neizgaismotos, bet es centos būt ļoti godīgi bildēs. Izvalkot no veļas mašīnas apģērbus, bija pilnīgā šokā un sauc Lauri, kad ir tiešām izdevies. Tā Nike maika bija tāds īpašs gadījums, jo viņa ir ļoti veca un es nezinu, kam viņa pieder, bet tagad tā ir valkājuma, piesakies, un tā ir tavējā. It's not magic, it's science, baby!